Kā paspēr soli, tā kā iešauj pilnīgi, noskrien tādas sāpes caur visu to muguru, kad, viss tu iebļaujies uz stāvu, kā tāds nolēmēts uz vietas. Mani sauc Skaidrīte Oleksa, strādāju Rīgas Purciem amatu skolā par šūto izstrādājumu izgatavotāju skolotāju. Šajā profesijā strādāju jau 31 gadu, un šūšanas noteikti varētu nosaukt par savu sirdslietu. Viss sākās ar to, ka ir jāizdomā tieši, ko es gribu sev uzšūt, un tad sākas mēru noņemšana, piegrieznes izveidošana, un pamazām top tas mans domu gājiens. Šī nodarbe nav no tām vieglajām, jo tādēļ, kad piegriežot un šujot, un mugura jau nekad nevar būt taisna vai tādā pauzā, ka viņi ir ērti. Un īpaši, ja bija kādreiz jāstrādā daudz jāpiegriež ar smagiem audumiem, tas ir, pieņemsim, virsdrēbes, mēteļi, ne jau visi plāni un viegli audumi, ir dažādi, un līdz ar to slodze mugurai ir stipri liela. Man jānoliecās, man ir jāgriež, man ir jānes, man jāgludina, jāapsēžas pie šuju mašīnas, atkal jāiet strādāt, vai tur jāuzlaiko, tur jānoliecās, mērs, piemēram, ja garams svārka, man jānoliecās līdz pašai grīdai un jānomēra šie te svārki. Muguras sāpes noteikti ir šī darba iespaidā tādēļ, ka visu dienu tu praktiski strādā fizisku darbu. It kā liekas, kas tas šoreiz par darbu tāds ir, bet viņš tiešām ir fiziski grūts. Sāpes radās tieši krustos visā muguras rajonā, varbūt mazā, bet tieši krustu rajonā. Tāds skatījums jau vairāk kārt man bijuši, kā saka, brauc jau nogurus ar muguras sāpēm mājās, pie tām sāpēm jau tu esi pieradis, apsēžties transportā, atpūtīšos. Un lūk, jāceļās, jākāpj ārā, es vairs to nevaru izdarīt. Es sēžu un viss, un skatos, kas tagad būs. Man tādas sāpes, ka man asaras tek, es piecelties nevaru, un ko darīt? Kaut vai sauc ātro palīdzību. Un tā ir bijis, kad brauc pāris pieturas vēl uz priekšu, lēnītiem ceļos, kā vec tantuks. Par kosmodisku es uzzināju no reklāmām, protams, skatoties televizoru, un arī pašā pirmajā sākumā es skeptiski uz to skatījos. Bet saistībā ar to, kad man šīs te muguras sāpes nepārgāja, es jau konsultējos ar savu masieru, kas man masēja muguru. Kas būs, ja es viņu iegādāšos? Teicu, pamēģini. Es tā arī noskatījos šos te reklāmu vienreiz, domāju, es paņemšu un pamēģināšu. Un lūk, rezultāts, es ļoti apmierināta. Un, kad es pirmo reizi viņu uzliku, es tā sāku piedomāt, kas tagad būs, kas ar maniem notiksies. Protams, nekas ar mani nenotika. Viņš sasila, man kļuva patīkami, silti un jauki, un es pie viņa pierednes pat nemaz nemanīju, ka man kaut kas ir uzlikts uz muguras. Tiešām man tieši piesaistīja šīs te siltuma izjūtas. Es viņu izmantoju vakaros atnākot no darba un liku uz kailas miesas un pa visu nakti. Un no rīta atkal noliku nost, un tā es kaut kur 2 nedēļas viņu pielietoju. Kosmodiski unikālās formas skriemeļu posmi ar vieglu spiedienu atbalsta muguru visā tās garumā. Masāžas efekts stimulē muskuļus, tādā veidā ģenerējot siltumu, kas atvieglo asins cirkulāciju, remdē sāpes un mazina smeldes sajūtu. Tā tiek jūt tādu nogurumu, ka es esmu pastrādājis, es zinu, ka man jau būs vakarā droši vien jau sāks es uzlieku tāpatās profilakses pēc. Es teikšu, ka ir ļoti ērti lietot šo te kosmodisku, jo viņam stiprinājumi ļoti atbilstoši, netraucējoši, neko nebērš, uzliec un to pēc kāda brītiņa, kā viņš ir sasils no tavas miesas, tu viņu vairs pat nemani, ka te viņš ir. Esmu ieteikusi sev garo muguras skriemeļu. Šo disku es iedevu savai draudzenei, viņa jau nesā viņu, viņa ir apmierināta. Viņa to šauro mazo nemaz nevajag. Viņa pilnīgi pietiek ar šo garo. Viņa arī saka, ka ir sāpes mazinājušās. Es domāju, ka noteikti viņš ir vērtīgs un viņš ir patīkams. Ne viņš tur traucē, silts, ērts, es ļoti apmierināta. Un iesaku visiem izmantot pēc iespējas, ja ir iespēja, iegādājieties un tiešām būsiet veseli. Kosmodisk Classic ir vienkārši lietojams mugurkaula masažieres komplektā, jo saņemsiet Kosmodisk Classic mugurkaula masažieru visai mugurai un masažieru muguras lejas daļai. Jaunie stiprinājumi ļauj Kosmodisk ideāli pielāgot jūsu ķermenim. Ja Kosmodisk jums nepalīdzēs, 30 dienu laikā jūs to varat atgriezt un mēs atmaksāsim preces vērtību. Jums nav ko zaudēt kā tikai muguras sāpes, tādēļ zvaniet tūlīt, mugura būs jums pateicīga.